Labāk, lai repo nekā kurīs pājas. Čau! Šodien 3-7-1 fināls Palādījumā. Bišķiņ pākstīsies godīgi Zarmo un dosimies. Tu ar manīm. Davai! Un ar viens it kā ar šito brālīt. Šim fināls lielais. Kāds tev vispār sajūtas? Tu arī tāds dodies turien. Es dodos atbalstīt savu džeku. F6 Leksu. Opa, domā, viņš izcels? Es domāju, ka viennozīmīgi. Jā? Jā. Par ko tu esi? Tu arī drīkst pateikt. Nē, man ir godīgi, nu tāds, man visu laiku prasīs, bet es vienmēr ar visiem čumojies. Jā. Es gribu vienkārši craziest battle ever, un man ir daļai vienalga, kurš uzvar. Protams, ka Leksiņš man ir bišķi mīļāks kā cilvēks. Jā. Bet, nu, bļaļ, iedomājies, ja Dafijs iedod šo craziest ever battle, lai kā nepatīk, kad ir čoms, mēs jau esam par to rap kultūru. Protams. Tā kā, Protams, gribās, tāpēc, ka tas, cik forši izklausījās Leks pret Burlaku, iedomājies vēlreiz kā tev Saifers? Man palēnu. Man Bruno nepatīk. Nu, Bruno ir Bruno, zini, man džeki vienmēr teikuši, Bruno ir Bruno, tāpēc es tā skatos tā, ka tas ir Bruno. Bet par to battle enerģiju es saku, tur vajag iet tiešām. Jā? Jā. Braucam uz Palādiem? Braucam. Tiekamies tur. Davai. Es ilgāk kāds tavs domas, ka šodien uzvarēs. Tur 3-7-1. F6 Leksu for the win, you know. Tu tā kā esi pārliecināts? Jā, protams. Daram uz kādām pusdienām? Uz Ausmaņu kebabu. Uz Ausmaņu kebabu. Tu saki, ka Dafija uzvarēs, jā? Nu es, jā. Nu, ok, davai, let's get it. Ēdīšu kebabu. Nu jā, draug, tāds bišķiņ heavy. Kārtējā 3-7-1 sezona būs beigusies. Man ļoti patīk, ka tur visādi konzīšu pasākumi. Bruno ritīgs malcīts ir jautājums, viņš man merčiņu ir uztaisījis un būs merčiņš arī šodien. Bet jā, nu tāds vēl viens kāds posms būs noslēdzies. Šodien grib parunāties, jā, redzējām bišķiņu jāmu. Satikām Silraku, viņa prognozīts, jo Goigs Zarmo šodien arī monstru pasākums, Counter-Strike fināli bija Baltijas. Tāpēc jā, visi braucam no Goigs Zarmo tagad un jā, par to bātlu, to pašu, ko es teicu jāmam, man laikam, es gribētu, lai atsevišķi cilvēku uzvar, bet man laikam tomēr ir primāri, lai būtu nereāli krūt bātli, lai ir nereāli krūt enerģija, lai nav čauki, lai ir viss tas, un es ceru ne tikai uz finālu bātli, es ceru arī uz 3.-4. vietas, es īstenībā nezinu, vai viņš būs, bet jā, man gribās tādu vibe, to svētku sajūtu, un katru reizi jau arī ir tas fināls ir tāds, hei, labi padarīts darbs daļa. Tāpēc jā, tāds sēžam pārbrauktuvi ciet, vilciens brauc, Somi ir līdzi, sataisīsim bildītes, sataisīsim vlogu. Ceru arī, ka tev šī sezona patik, ceru, ka tev man vlogu patik. Daudz no jums nav abonējuši manam kanālam, priecāšos, ja jūs nobonējat, uzspiediet laiciņu. Un nākamā pietur jau Palādījums. Davai, zin kā, tas jau tas nesmikais, bet kāds domas pirmkārt par finālu? Pa finālu būs interesanti. Es nezinu, kurš uzvarēs. Grūti pateikt. Tā kā redzēsim. Varbūt Dzīve uzvarēs. Varbūt Dzīve. Tev notiekās battles. Jā. Dzīve Sančikā bija? Bija Sančikā, jā. Kāds tev sajūts? Būs labi. Viņam ir labs teksts, es zinu, jo es pats viņu rakstīju. Tā kā... Tu var ēncīnies? Klausieties, skatieties battle. Ok, skaidrs. Kā tev pašam no šī sezona viss, tāds ir vēl viens tāds posms tev beidzies. Katru gadu saka, ka vecajiem nevajadzētu līst apakaļ, bet nākamā sezona tu gatavs? Jā, būs nākamā sezona, tad jau skatīsimies, visticamāk. Akapēliņi? Būtu interesanti. Es dzirdu, ka cilvēki grib. Es arī dzirdu. Es dzirdu labas ziņas. Labi, skatīsimies arī, kā zelcamies. Tā kā intervija, ko tu sagaidi? Kur tu to materiālu visu glabā, kas ir daudzais? Un cik tev bieži kameras pārkarst un vispār? Un roka negurst, ko? Šitais tas čels, kurš aiz kameras, kas tur to kameru un ķipa tēlo, ka viņš danco līdzi. Kas uzvarēja šeit? Laiks? Nu ko, bračiņā, pirmkārt, sāksim ar to, kāds tavs prognozes par finālu? Par pašu finālu? Es teiktu, ka Leks. Paļbom. Jo tam tu esi pagaidām vienīgiem zaudējis, ja? Nē, es dzirdēju bišķīt backstage'ā, flows likās krūtāks. Ok, īrsa. Prieks arī redzēt tevi. Pirms tam nebija zināms, vai būsi, vai nebūsi, vai būs cīņa par 3. vietu, jo kaut kā tev jāsod.
Saiferī tev neredzējām, kas bija Tas loģiski. arī bija vislielākais sots, jā. Šobrīd ir, jā? Bēdīgi. Tu pagājušajā reizē man teici, ka tu nevari man atklāt, kāds bija tas īstais iemesls. Es apsolu, ka līdz logu iznākšanai neviens neuzzinās, bet šobrīd ir jautājums, kas tad pagājušais nogāja greizi un kāpēc nebija? Es batlā pateikšu. Nu, es tev prasu. Nu, nē, būs labi. Viņš tieši Zelts, es jau esmu nointervējis. Nu, nē, es esmu izlēmis baigi tomēr publiski nekomentēt, jo tur man privātā dzīve arī saistās, es negribu arī baigi lai stāvēt. Kaut kā tu varbūt tās tā, ne aplinkus, bet tādu bāzi. Tas būs batlā, to klausīsies batlā. 2. pantā es adresēšu. Šodien nav plānāta tā kā pačaukot vai kaut ko tādu? Baigi plānā nav, nē. Bet tu visādi var gadīties. Vajag, es nezinu. Varam. Es pārliecināts vispār tāds, ņemot vērā, tev ir šitais tāds resurrections vajadzīgs, noteikti. Teksta ziņā es esmu diezgan pārliecināts, bet grūti jau ir paredzēt, kā būs dzīvē. Zinu, viss kaut kas jau var notiekt, bet sarakstīts ir labi. Un, mēs tev redzam soundcheckā, tas jau ir labs dzīve. Jā. Sēdz, lai izdodas. Ko, Bračiņ, pirmkārt apsveicu vēlreiz ar iekļūšanu finālā. Protams, tāds ir tas, kā mēs teicām, smagākais darbs ir izdarīts, bet tāda astīti palikusi. Kāds tev pašam ir sajūtas, kāds vispār vibes? 2. sezona tev, arī pie mums, pie latviešiem, kā mēs smejamies. Tāds kopvērtējums varbūt tās sākumā par to un tad par baigi finālu. Labi. Es īstenībā esmu dabūjis to, ko es gribēju. Jo es tā baigi nelecos par to pirmo vietu. Pareizi kāds teica, es neatceros, vai tu teici, vai kāds cits, ka, ja es dabūšu pirmo vietu, tad es varu vienkārši to žetonu likt un staigāt, ka es esmu pierādījis. Bet kopumā es esmu dabūjis to, ko es gribēju. Es esmu finālā, tur, kur man ir jābūt. Es esmu bijis Saiferī, diezgan Saiferī arī labi sev parādīju. Jā, ļoti patīk. Tāpēc es esmu dabūjis visu, ko gribu. Un tā nauda, par kuru visi runā, forši, 2000, 4000. Tas mēra. Mēs nopelnīsim, ja tā teikt. Pretinieks Leks, kā teksts rakstījās, kā vispār tur tev gāja? No sākuma bija Dirsā, kad es ar Zalcu batlojos, jau biju sācis domāt, ko par viņu rakstīt un tam līdzīgas lietas, bet pēc tam kopumā es izvilku tik daudz. Tas, kas notiek pārsvarā visu laiku, tu nezini, ko rakstīt, pēc tam tu drusciņi paskaties. Es biju meklējis visu, ko. Es biju meklējis kaut kāds, es neatceros no Kuldīgas, viņš ir vai no kurienes, es kaut kāds avīzes, esmu tur skatījies sporta avīzes, atradu ģimeni, atradu viņu, atradu slēgtu profilu ar vienu bildi, bet kopumā ļoti daudz, kas ir, un tu baigi uztraucies podkāstā. Mēs teicām, ka tas bet tev nevajadzēja uztraukties, jo manējie cilvēki bija zālē iekšā, un es tev pastāstīšu drusku vairāk nekā jūs. Es zinu, un es arī daudz pieklusēju, ņemot vērā, kad viss tas. Par censīti arī parunāsim, bet kopumā 3. rauns, es domāju, ja man sanāks viņu nolasīt, ja man sanāks viņu izbliest, tad tas ir tas, ko es uzskatu par body bag. Ok. Tā kā tu vispār vērtē, varbūt šobrīd tā neitrāli viņa kā repera, kā izpildītāja jauno Censton? Es esmu noklausījies viņa dziesmas, man nepārāk patīk, tas ir čista. Tā ir gaumas lieta, tas nav, jā. Bet man patīk, kā viņš batlo, man patīk, kā viņš raksta punchlines. Es uzskatu, ka šajā sezonā viņš ir vienīgais ar tādiem stipriem punchliniem un krūtiem ar schēmām. Par flowu es nepisīšos viņam klāt, jo uz finālu es uztaisīju tieši tāpat kā viņš. Es netaisos tur rādīt flowus, es bliezīšu vienkārši rindas un punches. Tāpēc kopumā viņš ir labs battle rappers. Es esmu godāts, ka mēs esam finālā kopā ar viņu. Okay, varbūt tās mazā prognozīt par 3. un 4. vietu, ko tur vienalga. Es domāju, īstenībā jā, bet es tomēr lieku uz Zalcu. Es gribu beigās un beidzot, es gribu redzēt, lai Zalts uztaisa punchlines, lai Zalts iebliež nevis kā es esmu soli augstāk kā Channing Tatum, bet kaut ko dziļāku un foršāku. Un es ceru, ka viņam skanē viņš labi. Insights maz uz 2. rauns Ahujenīs. Viņš skan uz tā bīta ļoti labi, bet es ceru, ka viņš uztaisīs krūtu tekstu, un tāpēc es lieku uz Zalcu tomēr. Mēs pagājušo reizi runājām par to, ka tā kapela, tev ir bail, ka nešķakarēs, tu esi piedalījies tādos, tev bija interesanti, kā bija. Kā tu vispār jūti latviešu? Daudz maz ok uztaisīja? Jā, es paskatījos to batlu, man viņš baigi patika. Īstenībā tāpēc es saprotu, kāpēc komentāros visi tur wow, akapela krūti, un tagad visi reperīši, kas jums patīk uz BPM-iem, viņi grib pieteikties arī akapelā.
Es raustos. Es teiktu, ka es esmu 30% uz to, ka es iešu uz akapela sezonu, ja viņa būs. Jo es tomēr tas ir man tuvs un man gribās parādīt, kā tas jādara. Bet tev varētu būt grūtāk? Nē, tur man... Nē, bet, piemēram, zin kā, uz bīta man šķiet, tev ir tā balss skan vēl kaut ko, tu kaut kādas mazās lietas. Nē, akapela ir krūtāk. Nē, es piekrītu, bet ņemot vērā, ka latviešu valoda nav tavu. Tas nekas. Tev nav tā. Pauzes, emocijas, tur var pabļaut, var klusāk, var pieiet no vienas puses, no otras puses. Tev nav jāpieš smadzenes par to bītu, kas tūlīt beigsies, vai viņš jau aizgāja. Akapela ir kaut kas mans lauciņš. Akapela. Kas ir jāizdara, lai būtu 50-50 par akapelu tev? Kas man ir jādara? Saki! Es nezinu. Teikšu tāpatās kādam konkurentam. Apsveic ar finālu. Lepojos, tiešām lepojos. Paldies. Kā tu vispār vērtēji šo sezonu sev? Nerunāsim pat par finālu, bet šo sezonu, pagājušo sezonu, savu izaugsmi, vispār savu vēlmu un to, ko tu esi izdarījis un ko tu plāno izdarīt. Man bija līdzīgs jautājums intervijā arī. Nezināju īsti, ko teikt. Man Bruno prasīja, vai es kaut kā izaudzis, kaut ko iegūst no tā. Bet tu domā vairāk vienkārši, kā es jūtos? Jā, no tā, ķipa, Pagājušā sezona jau ir aizmirsts, tas jau ir long gone. Dēļ pagājušās sezonas es vēlreiz atnācu atpakaļ. Es arī tajā intervijā teicu, ka vēlreiz es nenākšu, man jau piegriezies šitais ir. Uz akapeli, ja būtu? Noteikti ne. Man bail. Tu nejūti, jā? Tu nejūti. Man ļoti patīk akapelas, tas battles, kas iznāca, bet es vispār baigi nestos. Tā kā vispār battle raps vispār baigi neskatos. Tā vispārībā. Tas tipa būtu krūti, bet tik viegli nojukt tajā akapelā. Tev nav nekas pēc kā vadīties, nekāda beat, nekas. Tev actually jāiekaļ galvā ir. Tev vienkārši klusums ir. Tu tikpat labi ar otro pantu sāku repot pirmajā. Tā kā bišķiņ tur būtu jāpiešaujās. Bet šitā sezona bijis, man nevar sūdzēties. Pluszīme, jā, tā teikt, Pirmais battles bija šāviens normāls, pēc tam bija tas Lambert battles, tur, kur bišķi uztaisīja kasjāk, bet tāpat tālāk tika. Tālāk bija Dzīka, kurš nesagatavojās, kur es neesmu vainīgs. Nē, tu galīgi neesi. Es arī tev aizstāvēju tur, kur tur nojuki, jo es uzskatu, ka tev viss ir no ierindas. Pilnībā piekrīt. Bet man par to arī bija bēdīgi, ka es nočaukoju pagājušā, jo es to pirmo pantu vislabāk zināju. Es to biju jau ritīgi sen sarakstījis. Kā gāja ar... Fināls ir. Kā gāja ar tekstu? Mēs par to runājām, kad viņam liela daļa informācija nav latviešu valodā. Tu nezini krievu valodu. Man te patulkoja citi cilvēki kaut ko, bet neko tur baigi no tā nevar izvilkt. Jā, jo tur gan doma, gan ideja, tur tai repā ir jābūt tai kultūrai iekšā, lai saprastu to dziļo domu. To visu to leņķi jāsaprot, lai tu varētu pats kaut ko uztaisīt. Bet rakstīt, grūti gāja. Es šodien satiku vienu tavu draugu, viņš teica, Leksiņš kā parasti pēdējā nedēļā rakst, Jā. Šoreiz bija īstenībā vistrakāk, cik ir bijis. Es ļoti ceru, ka, es viņus māku tos pantus, bet man var gan jau ļoti viegli izsist kaut kas ārā, es viņus nemāku tik labi. Es ļoti ceru, ka tā nenotiks. Mājās es viņus varu noskaidīt ideāli, bet cipā jāskatās, kā būs. Bet, vispār, vienkārši es rakstu tā, ka es rakstu idejas vienkārši visu laiku. Vienkārši kaut kādas idejas, un man neliekās kopā tas pants, un es viņu varu kaut pēc tam vienā dienā salikt. Un tā es māku jau kaut kādas daļas, man jāsamācās tikai tās, atsevišķas. Pārējais un kurš pēc kur. Tu teici par to izcišanu, ņemot vērā, kā tu pats, ir kaut kas tāds, no kā tu baidies, nebaidies. Mēs zinām, tas ļoti nesmukais tev sens ļoti fanoja, un ko es teicu, ka tas varētu arī tev atspēlēties. Diemžēl. Man ir jau rindiņas uz to. Tu tā kā mēģinās. Es jau paredzu to, tas ir skaidri. Man vispār šodien, es tikko stāstīju arī Galaktiķim, ka man nav baigi, tā kā wordplay line, nav vārdu spēles beigās, nav beigie bāri šoreiz. Kas it kā bija tā kā mans prikols sākumā, ka es ienācu tajā 371 tāds schēmas, kaut kas. Šoreiz man ir vienkārši dirši virsū bazarēju. Jūs vienkārši šeit rubīties pa lielu. Es vienkārši bazarēju, tur nav baigie bāri, tur nebūs vienkārši tā kā viņi tēlu vairāk ķidāja, pa ko viņš citiem piepisās, tad pats kaut ko saka, tad, tā kā kontradikcijas viņas, ko viņš pats taisa sev. Es pārliecinās par sev? Es ceru. Tas ir fināls, es saprotu. Es esmu pārliecināts, bet es nezinu, ko viņš ir sarakstījis. Kāds komentārs par pretinieku ir labs repers vispār, un kā tev šķiet? Tā, tīri cilvēcis, nevis kā pretinieks šobrīd. Viņš nav labs reperis, viņš ir labs battle reperis, viņš repot nemāka vispār. Varbūt krieviski viņš māka, es nesaprotu. Varbūt viņš māka, tur viss saka, ka viņš labi repo krieviski, varbūt latviski.
viņš pat nemāk vārdus sarīmēt īsti. Nu, tā kā viņš Cypherā arī, nu, viņš angliski rīmēt, nu, cits vārds viņš sarīmēt, tāpēc, ka viņam ir tas krievu akcents, lai viņš tur divreiz to pašu pasaka bez maz, nu, tad, nu, nezinu, nu, nav. Kā pa Cypherī, es vakarēt skatījos, es braucu no Liepājas mašīnā, uzliku, man nepatīk runāt. Man pirmo reizi arī nepatīk, bet man sāk kačāt, ka mēs filmējam. Nu, es vēl pārsteidz paklausīšos. Ar mīlestību runāt. Bet jā, man rītīgi patīk. Man patīk stils, un tos 371 maleči, stilistiski, forši. Es saku, es neesmu tā pilnvērtīgi noklausījies, bet vibe ziņā man ļoti patīk. Man sākums patīk, man ar Dafijs patīk, es nemelošu. Es saku, nu tas ir kaut kas, kas man patīk. Tāpēc... Viņam patīk labāk pants nekā Zalcam. Nu, ok, un tāds svarīgākais šīs dienas jautājums. 3. 4. vieta. Kāds tavs domas? Es nezinu, ja dzīve būs sarakstījis. Nu labi, viņš bija uz čekiņu. Es domāju, ka dzīve var paņemt Zalts. Lai cik Zalts būtu foršs čeks vai ne, mierīgs, bet viņam kaut kas pietrūkst vienkārši. Sūruma. Uzvarēt viņš toči nevarētu. Nu, tā kā varbūt 3, bet šito 3-7-1 viņš nekad neuzvarētu. Es tā domāju, viņam pietrūkst kaut kas bieži. Ok, novēlu tev veiksmi, teikšu to pašu ko otram, lai uzvar labākais, tu vai tas tur neesi. Tu zini, ka es vienmēr kaut kur bišķiņi esmu pa tevīm, bet šitais ir battles un lai uzvar labākais. Mums nāk kājā jau pēdējais fināls, es varu beidzot pateikt visu, ko es domāju. Pēc pārdodas maiz vēl mēs varam pist prom. Kāda tev domas ir par viņu Cypher daļu? Normāls, labi, nu jau labi iemauc. Saproti, tāpēc, es būtu iepis labāk. Tas tāpēc, ka mūsdienu tikai ģēniji saprot viņu. Perspektīvas čalis, tas pats, ko es iepriekš teicu par citu reperi. Tu varēji man ap un pateikt, ka bija straight sūds. Labāk, lai repo nekā kurīs pājas. Nu, ko es te fināli? Tu tāds saposies, tāds simpātisks. Nu, es vienmēr simpātisks. Nē, brillīts, jā, brillīts. Es visu redzu. Kā tev pašam, nu, tomēr tāda pilna sezona, žūrija? Šī ir super duper sezona. Esmu izlaidis vienu maču, kā tas raundu saucās. Nē, nu, forši te džeki izskatās, ka tusē normāli, man arī patīk tusēt. Un es ticu, ka šodien visi piedāvās savu labāko sniegumu jau tvai. Es tāpat repoju labāk. Pats interesantākais, ko mēs tikko sapratām, tu kāp šodien 3 reizes skatos ar visiem. Jā, uz prospektiem Sorģai Prusak esmu reāli. Nu, tā kā Lil Veins, man ir visvairāk reāli feature visā spēlē. Mēs pisīsim Teslas dziesmu? Jā. Es ar tevi? Jā. Bang! 3-7-1, bitch! Ko no uzvarēta? Tev rokas, jūs, No, šito jau izgudroju pirms tev. Man sašūt? Viņš tā foršāk izstāst čakā. Dēls, nezinu. Diezgan hāri. Nav pat Čakā šitā, vai? Es pēc tam pēc kameru uztaisīšu bildi, jā. Kā tev pašam, tāda pagājušo gadu uzvara? Šogad žūrija. Jā, šogad, fināls. Uzvars turpinās. Nē, tev ir bijis labs gads. Jā. Albumiņš, viss. Par to mazāk šodien. Jā, bet kā jūties vispār tā rap scēnā šobrīd, kad pēc uzvaras tu pēc žūrijā tāds fināls jāžūrē, tāds atbildīgs moments un kāda būs tā paņēmiena, lai noskaidrotu labāko? Es pieturēšos pie savām stratēģijām, kuras piekopju jau visas sezonas gaitā. Tas ir vēl draugs līdz? Jā. Nē, es man liekas, pat vispār nebalsoju par saviem draugiem. Tas, protams, ir sarežģīti, man liekas, kaut kādā battle kontekstā. Bet man liekas, ar Arčiju bija karsts epizode. To, kā ar maniem bija karsts epizode. Arī to es esmu redzējis. Bet ar Arčiju bija vienkārši Jenots sniedza, man liekas, veiksmīgu komentāru par to, ka visbiežāk žūrijā tev pat ir bail žūrēt par savu čomu, jo tu negribi, tu negribi parādīt, ka jūs esat čomi un tu žūrē par sliktu savam čomam, biežāk nekā tu žūrē par labu savam čomam. Bet jā, būs, manuprāt, foršs fināls. Cīņa par 3. vietu es nezinu, ņemot vērā. Ir ieradies. Es asveicinājos jau. Bet finālam jābūt jaudīgam. Noklausījos Cypher. Abi divi fināli džeki labi. Jā, man paprasīja. Nē, bet vēlreiz, nedīrs, viņš tāds nedzird. Pasaki, sūdz. Protams, tas viss ir kontekstuāli. Ja mēs skatāmies salīdzinājumā ar pārējiem džekiem, Bruno nebija tik labs, cik pārējie džeki.
Pēc bračiņ! Sveiki. Nu, ko sezona ir nokauta? Pārmēs pēc nebatlojot, bet žūrējot. Jā. Nu, stāst, kāpēc tu slikti jūties? Es labi jūtos, viss ir kārtībā. Nē, tu man tikko teici. Bet tu izstāstīsi backstorijas. Es bišķiņ apstāstīju, bet viss kārtībā. Tas tā. Nav tā problēmas ar alkoholu, jā? Nē, ar alkoholu problēmas man nav. Līdz problēmām tas nav aizgājis. Bet, nu, karoči, viss kārtībā. Nē, kopumā par sezonu, ko es varu pateikt. Man ir mega gods. Milzīgs paldies Bruno, ka viņš dod iespēju man žūrijā šogad. Un vispār amazing redzēt, kā tas latiņš, paldies Latiņam, tiek pacelts ar katru gadu. Nu, tos batlus žūrēt, ja citus iepriekšējos gadus man likās, nu kas tur aiziet pažūrēt, tad šosezon es neapdirsos, bet es tā sapratu, ka ir baigi sarežģīti iedziļināties katrā fīčā, jo džeki nāk un neviens neflopo. Un tu pats atceries, tev bija šie momenti, kad, bļaļ, bet es tādu iedevu, un jūs nedzirdējāt. Jā, īstenībā, un šitas prikals arī, kad es atceros sevi tajā situācijā, ka es iemaucu, es rakstu to panču, un es zinu, ka viņam jānoiet mega heavy, un žūrī neiedod to reakciju. Un es varu sadarēt, ka džekiem ir tāds sajūta dažreiz varbūt no manis vai no maniem kolēģiem žūrijā. Bļā, jā, tas viss ir mega interesanti. Galvenais jautājums, ņemot vērā, ka tev vēl ir battle repers, jo es zinu, ka taču viņi nenogalinās. Tomēr tu esi tāds pats trakais kā es. Ja ir akapela, tu piedalies? Kā tev vispār akapelas koncepts? Akapelas koncepts, man likās, es nekad nebiju iepriekš bijis baigi fans, bet es nekad nebiju bijis nevienu akapelas battle. Tagad redzot, zini, es nesaku nē. Es nesaku nē. Bet es atvičāju. Ja Bruno iedod, nē, es negribu neko saka. Nē, saki, atvičājuši. Nē, es neatvičāju. Nē, tu atvičājuši. Bet ja Bruno izziņos vēl vienu 2v2 sezonu, es ļoti smagi apsveršu atnākt apakaļ. Ļoti smagi apsveršu. Bet es neiešu. Ja es iepriekš piekritu, tad tevi iet, es šogad neietu. Nu, te es atceru, ka griens apis man. Brālīt, es redzēju, ka beidzot ir iznākusi dziesma klipiņš. Jā, klipiņš. Yes, sir. Kā saucās, kur cilvēkiem jāspiež? Būs aprakstā, es apsolu. Jaunais Jess, savu J, meklēt YouTube, klips ir ārā. Rītīgi labs, man patīk. Es redzēju laicīgāk, man jau tev viens nolīkoja filmētājs. Tā kā es rītīgi lepojos, rītīgi skaists gabals, vizuāli arī, un tā kā rītīgi. Kā tev pašam fināls, tu uzstājies? Es uzstājos, man ir koncīts pirms galvenā battle, kas notiek šovakar, un būs labi? Būs nice, gatavs jau. Kurš uzvarēs? Negribu neko vajag teikt, bet, es nezinu, noskaidros par šo. Man tev galvenais jautājumu. Kāpēc Bruno tik sūtīgi ieskaitīja Cypherī? Bez komentāriem. Kurš uzvarēs? Bez komentāriem. Tu esi labākais Latvijas repers? Bez komentāriem. Ko tu domā par Bruno Cypher daļu? Nereāli patika, nereāli. Nahuj tu dievs? Nu kā, tas ir rēcīgs prikals, un man liekas, ka viņš, Es repoju labāk nekā viņu visu. Man liekas, ka viņš bija pārliecināts, ka viņš to darīs. Saprot, ka viņš tā kā prikolu izdarīs. Es diezgan pārliecināts, jo viņam tas lains pa gulbeni, un kā viņš sāka to dablu iekšā, ķipā, maisās reperi papadām maisās, ķipā, reperi papadām maisās. Es tā rēcu, un tas vakar bija nomiris, šodien dzīvs, ķipā, tur, viņš tikai piedorās man. Kā? Man patika. Nē, flows, okei, es teikšu, ka Bruno apzināti uztaisīja rēcīgu stafu, ķipā, zini kā? Es teiktu tā kaut kā, apmēram. Es teiktu, man patika, ķipā. Vai šodien es dzirdēju, ka prospekts skatos kā? Jā, 7. Tas ir pēc pāris minūtēm. Pēc 10 minūtēm. Vai būs rītīgi krūt? Ko mēs izpildīsim? Mums būs 8 gabali, visi būs no plates. 8? Jā. Kas? Tu tāds normāls 40 minūtnieks, jā? 3-5 mums ir, jā. Bet mēs tur kaut kā esam, mums viss ir izdomāts, karoši, jā. Cik jūs visi esat? Viens nav, viens nevar būt. Bet es varu iebliet. Davai, tu vari, jo mums vajag vienā vietā. Davai, nav problēma. Davai, tu zini, to tekstu? Jā, es klausos. Nu, kas ētik? Jū, čavinieks visiem. Kā parasti prieks tev redzēt, reāli prieks tev redzēt, brāli, tu zini mīlestību. Kāds vispār sajūt šiem fināls, prospekti, koncītis? Nu, krūta, forši. Man liekas, labs noslēgums visam šim, un arī runājot par batlēm, man liekas, ir tiešām spēcīgākie tikuši finālā, un arī pusfināls būs forši, ne pusfināls, bet batles pa 3. vietu, jā. Okay. Un viss būs krasavā, jā, čaudies. Jā, brāli. Jā, tā kā
sajūtas fantastiskas. Šodien pirmo reizi močīsim prospektu stāfu laivā. Jā, tas man tā kā reāli krūtis šķiet. Tūlīt pēc 5 minūtēm jau varētu. Jautājums, ņemot vērā, ka bija baigais hypes arī par tavu batlu. Kā vispār jūties, ir iznācis batls, sanācis paskatīties, ja pohuļi aizmirstam un ejam tālāk pēc Pokemon žetoniem. Nē, es paskatījos, jā. Sajūtas ir tādas dalītas, es, protams, varbūt bišķi pārdzīvoju par to, ka es nebiju tik pietiekami gatavs, kā man vajadzēja būt. Bet tā ir kaut kāda pārdoma. Nav tā, ka man vienalga ir jāciep. Bet, tur deliveries. Tur ļoti labi varēja redzēt, kā Arčijam deliveries ir atstrādāts, un es domāju par tekstu. Tas parādās, un tur arī viņš bija ļoti galvas tiesa pārrakstajā, un tas ir skaidrs. Kā es jūtos pēc tam? Baigi nekā citādāk. Skrobi, kad neizdarīju uz visiem 100, bet overall nekas baigi manā dzīvē nemainās. Ko mēs vēl varam sagaidīt no Ksaņķika? Ko, bļaļ? Tagad, kas ir nākamais? Sūds, prospekti ir, akapela bija. Kas tālāk? Bet tu jau zini. Tu jau zini, ko es cepu, bļaļ. Prieks. Jā, man. Mēs esam atnākuši mūsu stends. Kas tas ir, blin? Tu vari parādīt, kas tas ir? Viņš labs ir? Viņš garš. Ja kas šī ir apmaksāta reklāma? Ticiet vai neticiet? Prospekti kā pēc stage šūtās. Iesim līdzi. Kāds ir daudz domas par Brunā Cypher daļu? Ir prospekti, draugi! Ladiņ, lielais fināls! Kāds sajūts? Ļoti foršs, ļoti gaidu, ļoti ceru, ka viss būs sagatavojušies. Kurš uzvarēs? Es nedrīkst teikt. Tu esi žūrijā? Es nedrīkst teikt. Nē, tu esi žūrijā, tad nevar. Visi sarunāts, es nedrīkst teikt. Kāds tavs domas par Bruno Cypher pārdu? Man liekas, ka čoki nerūpīja to, ko Bruno mēģina izdarīt, un man liekas, ka tas, ko viņš dara, tas ir superīgi, jo neviens cits to nemāk darīt tik labi kā Bruno reizes. Un tie, kas saprot, tie saprot. Es arī varu sūtīgi ieskaitīt. Nē, tas ir pilnīgi citādāk. Tas nav. Mēs varētu sēdēt stundām ilgi filozofēt par to, kāpēc Bruno reizes ir tāds, kāds viņš ir. Bet Gulbens rinda viena no labākajām. Man liekas, ka lieliski. Viņš ir memorable, viņš to izdarīja vienkārši tāpēc, ka viņš to var. Un es tik ļoti to respektēju Bruno. Kāds dokumentāla filma par Latvijas produceringu Latvijā, kur jebkurš producers saka to, ka, īstenībā paldies Bruno ar to 371. Un vienkārši stunda, kur Beidzīt, es, lauktermā šito sūtā, es saprotu, Beidzīt, tu domā, ka Gulbene bija tāpat vien? Tas bija jau saplānots. Gadu iepriekš. Brešs koncīts, kāds sajūts? Labas, ļoti labas. Es varu prot, es biju uz stage, man Palādījuma skatuve priekš manīm ir kaut kas liels, zini. Un tā kā leģendāra diena taisim kopā. Albums jau kādu laiku apkaļ iznāca, ja nav noklausījušies, tie lohi jāsņemās. Es tā neteiktu, varbūt viņiem ir iespējas vēl, zini. Jums vēl koncerts plānojas drīzumā. 17. maijā Angārā. Jā. Tas, ko viņš saka. Būs gan prospekti, gan Marko ar Hotu un Galaktiku. Būs arī līdzi. Man Kjumans uzaicināja, ka es varu logos. Un Steps arī būs. Tu vari nākt, protams. Tad tev vipka vienmēr. Tā kā dzirdējāt šeit, būs logs. Bļaujiet pa Stepu, jo viņš ir piedzimis ar stila izjūtu fantastisku. Bļaujiet par mani, ja jūs esat bijuši Gulbenē. Ideāli! Gulbene! Bļaujiet par Omi, jūs esat dzirdējuši viņa albumu. Bļaujiet par Serpentīnu, ja jūs esat dzirdējuši un redzējuši viņa batlus. Ja godīgi tāds ir bāzes par 3. 4. vietu un ir 2. reloads. Draugi, tā kā... Es nezinu. Pašam zītā nebija pēdējā rinda, pasaki, tomēr tu zaudēji, tāpēc vajag atgūties. Karoči, es tur beigās ieeju tādā fastflowā, un tad es apstājos un es pasaku, man labāk padodās, bet padoties vajag tev. Un es to gandrīz izdarīju, līdz es sapratu to, ka man pat nebija jābūt labākajam sev, tikai labākam kā tev, bļaļ, pāns. Draugi, es ceru, ka jūs šodien koncīši. Pada bim, pada bum.
Skābais! Mēs ejam tā! Rītīgi, Vai es gribu dzirdēt kaut ko analīzi? Nu ko, draugi? Fināls! Aiz muguras! Dafijs pret Leiksu. Kurš būs labāks? Tas ir jautājums. Draugi, tas ir uguns! Irsa! Man ir 2-1, nevis 2-6, viņš sapusies, ne? 5 gadu atšķirība, bišķi ir, ne? Listen. Kamēr audzes tika bulijots pa daudz, tagad kolekcionē battle uzvaras, tā kā bēmīgs draugi. Vai šodien! Laiks pateikt, kurš ir uzvarējis! Krūts battles, krūts fināls! Kāds sajūta? Ir zināms uzvarētājs? Jā, es domāju diezgan loģiski. Leksiņš bija ļoti labs. Uzstājas troksni 3-7. Bet mana balss oficiāli aiziet Leksam. Un šis nav... 4-0 un šo sezonu nobeigts ar savu viedokli. Ir maksā troksni galvenīgs! Paldies par bērnu, Džek. Šis, manuprāt, bija šī kaut kāda sīvākā divcīņa, kāda ir bijusi finālā kā tādā. Un tas ir mega krūti, tik šausmīgi krūts bērns. Viss jau ir pateikts, Valters izķidāja pilnīgi visas rindas. Jā. Manuprāt, jā. Jā, es domāju, ka jā. Valters... Crazy! Skaties visas battles 371 YouTube. Ej, tu dirst. Leci priekšā. Apsver. Leksiņu! Leksiņu! Tā ir sensītam jābūt. Viss bija normāli. Beigās čot. Šitā nerūsējas nebija nekādi. Pēc tam, Ai, viss, brāl. Laiks, iedot daudz. Mikrofonu, kam es iedevu? Iedevu Bruno paņēmu. Viņš neiedeva. Viņš devu vienēju skaņnieku paņēmu. Domāju, skaņnieku. Kas par izģīšanos? Kas par izģīšanos? Nē, nekāds, tur viss sarunā, viss labi. Leksiņ, apsveic. Blē, paldies, Es man lepojos. pilns rokas ir, man pilns rokas. Es lepojos, reāli Leksiņ, tas, kad es apējumos otrā raundā. redzēju. Bet mēs tev gatavojām, viss izdevās. Viss izdevās. Ej, ir labi, jā? Es biju līdzās nolīdz zētai! Un galvenais čalis, kurš tikko bija aiz tevim, tu kā skatus. Tas ir krūti. Es domāju, ja es zaudēšu, tad viņš man tāpat paņems uz skatos. Mums jau bija plāns. Apsveic. Paldies. 3 vārdi. Ahujenijs fināls. Mēs tiešām, man liekas, es nezinu, ko Leks ir teicis, bet man liekas, mēs esam uztaisījuši apvienāko battle šajā sezonā. Un man ir prieks redzēt tev otrā sezonu. Un es ceru, akapelu vai vēl kaut ko. Davai, tev ir vēl palicis kopēs. Arčī, domas! Nē, es piekrītu žūriju. Līdz ko beidzās battles, arī teica, ka Leks vinē, bet fuck this shit, vai ne? Man interesē, kurš akapelā var iemučīt. Un es pastījos, kā Dafijs man krieviski iemučīt. Un ja viņš brēģ uz pusi tā iemučīs latviski, tas ir pīzdēt. Tas ir izaicinājums! Tad, kad būs atbilstoši apstākļi. Nē, tas ir izaicinājums! Jā, jopt vai! Sajūts! Uztaisi bildi! Var redzēt, kurš aizgāja uz YouTube video, ja viņi jau tiešraidi, ja draudzējās. Piekrīti? Jā. Kurš rīns tev vislabāk patīk, vai vajag, lai grafomāns pasaka? Grafomāns tēvots man arī maina, puj māca, bet man patīk ļoti, jā. Šis, man liekas, labākais kāds bijis battles, man liekas vismaz, un fināla battles. Leks, man patīk. Bet tu zini, ka tu klausīsies, tu dzirdēsi 2 reizes vairāk. Jā, bet man patīk, es arī Leks savos streamos teicu, ka Leks māk klipot lietas,
flipo pret viņu, man ļoti patīk tas arī. Man jau likās, ka vai viņš pieminēs to senci. Man ļoti patīk. Kā iznāk video, iet pie Insider skatāties, būs runāšana. Jā, livestreamā. Paldies arī tev, ka atnāc parunāties. Davai, brālī. Paldies. Man vlogā cilvēks izaicināja tevi uz akapelu. Baļā, es zinu. Arčīs. Tagad, neko ne. Nē, rītdien, neko tā vadās, bet kaut kā. Jādomā. Kas ir jādomā? Jādomā, vai es gribu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir, es paskatījos ar viņu streamus, es paskatījos bētlus, viņš ir labs cilvēks. Viņš ir sencīts, viņš ir labs sencīts. Viņš ir labs cilvēks. Un? Nu, es akapelā neesmu labs cilvēks. Ohuj, par ko tu tā ir atmaska? Ārčīs pēc tevi akapelā. Viņam vairāk, es nopietni, tu ne? Labākie tev 10 eiro ever. Ko tev, bļa, fināls? Jā, vai mēs esam Serbi? Tomēr skaņa ir ieslēgta, jā? Īsāk sakot. Kāds fināls? Bļa, baiglavais. Īsāk sakot. Jūs, bļaļ, jūs nezināt, cik ir grūti sarakstīt. Bija rāznos. Grūti rakstīt, nav viegli rakstīt. Viņam runā. Grūti rakstīt. Tu gribi pašlabākot, tas nebija krūtākais, kas šodien notika. Trakākie Zini, kas notika pēc batla? Klausies, gribu redzēt jūs sejas izteiksmes. Zini, kas notika pēc batla? Ārčīs pienāca un vlogā izaicināja Dafiju uz batlu akapelā. Nē, es batlošu pret Dafu, bļa! Visi skatītāji, kas jūs varbūt tas interesē, fuck no, man ar Dafu ir sarunāts jau bet savu 2 gadu atpakaļ, bļa. Nekāds Ārčīs un tāda huņa. Jā, es iecepos. Reāli. Fuck no, bļa. Es batlošu ar Dafiju, bļa. Tas jau ir izlēms. Bet es cerēju, ka viņš uzvarēs šodien, lai man būtu jābatlo pret čempionu. Bļa, this escalated quickly. Bet zini, kas ir? Gan Dafs, gan Leks ir čempions, tikai Leks ir par apmēram 10–15% vairāk čempions. Jā. Šajā batlā es tā uzskatu. Abi divi viņi bija. Tu arī gribi kādu batlot, tā kā vēl doj pret Griātu, bļa. Doj, bļa. Īsti, tu gadu? Reper pa labi pasaka, kas tu esi, bļa. Es neesmu. Tu teiksi, ka tu esi Griāts? Nē, man bija... Kas tas teižnēms? Nē, man bija joks, kad es piekrītu par teim batlota vienu norunu. No. Tu bez draudzenes. Tu bez kameras. Jā. Skaties. Grūti izvēle. Es Ārčijam rakstu. Bļaļ! Ārčī, neceri uz batlu ar Dafu. Es batlošu uz Dafu. Bļaļ, kā jāsaka. Es batlošu pret Dafu, nevis tu, ok? Man tas sūds jau ir sen sarunāts. Lūdzu, neņem manu vietu. Jā? Tāda strādā. Jo, bļaļ, nevar šitā darīt. Man tas sūds jau, man tā kā visi zina, ka es gribu pret viņu batlu. Nahu jā, man kādas problēmas jārisina. Bļaļ, vienkārši tas vlogs aizgāja crazy. Bļaļ, griezies. Tu noķēri mums ideālā momentā, ko lai es to? Bļaļ, viss pēcvārds. Man ir prieks kārtējo reizi sezonas beigās nobeigt šo sezonu. Šī nav sliktākā sezona, tie reperi vājākie. Nē, zinu, es kā komentārs. Okay. Es domāju, ka sezona pierādīja to, ka šī tā ir tāda Grover sezona, zini, kad viņi varbūt tās iesākās lēni vai ar kaut kādiem izšāvieniem maziņiem, bet nekas īsti nenotiek. Un tad viņi beidzās ļoti labi ar finālu ekskluzīvu, labu un skaistu un vispārējais. Tā kā mega. Es ļoti izbaudīju finālu. Izbaudīju vispār finālu kaut kādu auru. Forši cilvēku apkārt. Mērķiņš, kad dabūsim? Mērķiņam jābūt nākamnedēļ. Es nezinu, kad viņi izlaid. Ja tu izlaid šonedēļ, battle nedēļā, tas nozīmē to, ka nākamnedēļ pāris dienās jābūt. Būs preorders, varēs visu izdarīt. Atcerieties uz klientam, absolūti. Un, ja grib kāds noskatīties battle, pirms ir video, kas jādara? Tad ir memberships, protams, ir jāpērk memberships. Tie krūtie memberships. Tie ir tādi lielie džeki, kuri arī var izdarīt lietas. Paldies tev, brāl, vēlreiz par šo sezonu. Bļa, 5 gadi vai 6 jau ir bijis. Nē, recīt, 7. gads, 8. sezona. Bet es biju toreiz tā pēdējā uz to. Tas storijas. Mēs kādu par šito parunāsim, bet tas ir crazy. Ej, jau šādās gulbenē. Es redzu jūs. Vēl aizvien mēs zinām, ka Saiferī viņš sulkāja.